Nu, čau, Kristīna! Man ir milzīgs prieks tevi redzēt. Šodien man tiešām gribētos tev pateikties, ka tu gribi dalīties un kad, zin kā, ka tev ir tas mirdzumiņš, tā gaismiņa iekšā, kas tikai tev, un tas ir liels. Paldies tev, ka tu to saglabā. Un prieks, ka tu šodien esi kopā ar manīm. Man arī prieks ar tevi satikties tādā atmosfērā. Un, jā, veiksmi. Zin kā, man pirmais tev jautājums būs, kā tu saglabāji šo te gaismiņu? Kā tu ejot pa dzīvi? Kā tev tas sanāca? Jo tas gaišums, zin kā, šodien ir tas, negribas teikt izaicinājums, bet, nu, viņš ir tāds, ne visur viņš ir, un viņš ir tik vērtīgs. Kā tev sanāca? Tas drīzākais ir iekšējais, jā, tāds, un gribās, lai arī pasaule, bet apkārt arī būtu daudz gaišāka, daudz patīkamāka, un mēs esam paši tie veidotāji, jā, tie cilvēki, kur mēs paši veidojam, jā, ja mēs domājam pozitīvas domas, jā, ja mēs domājam pozitīvi, tad arī apkārtējie cilvēki arī nāk klāt, ja mēs daudz negatīvas sniedzam, tad tas tā kā ir dažādi. Ja? Cik mēs to pieņemam, cik mēs robežas novelkam, ja? Ir dažādi gadījumi, dažādas situācijas, ja? Jo dažreiz ar negatīvu mēs arī augam, ja? Arī tas var būt arī mūs. Bet tā ir arī ģimene, tā ir ģimene, draugi, tā ir mana atmosfēra, varbūt to, ko es pati veidoju, ja? Un tas tāds drīzākais. Nu jā, tu teici, ka... Un kompetences, protams, arī kompetences, ko papildinam. Mācamies būt par tiem gaismas stariem cilvēkiem. Resursu stāvoklī mums jābūt, jā, un tad viņus jāuzlādē. Kā tu uzlādē to resursu? Kad ir tevis tas, ko tu, zin kā, iemācījies, kas tev strādā, ar ko tu varētu padalīties, lai saglabātu resursu, un lai, zin kā, tu teici par to gaišo un pozitīvo, ja? Kā to dabūt sev uz galda katru dienu? Tas ir treniņš, un tas ir drīzākais, kaut kur ir arī disciplīna, ja to vajag, jā. Ir tādi momenti, kur arī tā disciplīna, tik tiešām, ja tu gribi būt labāka versija par sevi, kaut ko uzlabot, ja tu saproti, ka es neapmierinu sevi, man nepatīk tāda, kāda es esmu, tad ko es varu darīt, ko es varu mainīt, ja? Tad es sev uzdodu šo jautājumu. Bet, ja runājot vienkārši par tiem resursiem, tie ir vienkārši, tas ir ūdens glāze no rīta, ja, kas sevi tā kā uzpilda. Tā ir tāda dienas grāmatu rakstīšana. Tā ir ar ģimeni pavadīt laiku. Tas man ir ļoti svarīgi, tur es uzpildos, ja. Bet tad, kad es tik tiešām to vēlos, ja, un tā kā saplānoju vai vēl kaut kādā veidā, piemēram, pirms mūsu tikšanās, es gāju pastaigāties pa mežu, ja, tā kā ar savu vīru, ja, kas man tā kā atbalsta un tāda veida. Tas tā kā man uzlādē dekorācijas, ja, tas arī man uzlādē, ja, pat pašu veidot tās dekorācijas vai arī domājot, kāds varētu iepriecināt mani, kāds varētu iepriecināt citus. Kaut kādas, piemēram, piezīmes, lapa, piemēram, man ir pretīm piezīmes lapa, tur pretīm man tā kā uz sienas, ja, kur ir mani resursa stāvokļi, tā kā mani resursi. Un tad, kad man, piemēram, ir varbūt grūti vai
Ir vienreiz mēnesī katrai sievietei ir dažādas tas hormonālais līmenis varbūt, jā, neskatoties to, ka mēs viņu varam kontrolēt, bet dažreiz mūsu ķermenis tas kontrolē. Un dažreiz ir tā, ka ir slikti, un tad var pienākt un paskatīties, kas man uzlādē. Man, piemēram, uzlādē mūzika, jā, man uzlādē, nezinu, kaut kādi, kādi video apmācošie, jā, kas man, skatoties uz pozitīviem cilvēkiem arī, jā, viņu sasniegumiem. Es esmu tas cilvēks, kas varbūt nevis apskauž, jā, cilvēku, bet man liekas, wow, forši, viņš to var, tad kāpēc es to nevaru, jā? Tas tāds vairāk tāds motivators varbūt, jā. Un tad varbūt es ne tagad to spēšu, bet ja es gribēšu, es to varēšu pēc kāda laika to izdarīt. Un tas tā kā motivē, tas tāds moments, daba, vērošana. Kā tu vispār, Klienti, kuras nepateicu, klienti svarīgi, jā, dažreiz ir tā, ka šausmīgi, pat neesmu resursu stāvoklī, jā, bet, nezinu, palīdzot kādam, jā, tā kā uzrunājot, redzot, atbildot uz SOS, jā, nezinu, īziņu vai kaut kādas grupas ir jāatbalsta. Un tas uzlādē, jā, ka tu vari būt vērtība, jā, ka tu vari palīdzēt, ka tu vari sniegt kaut ko. Un tas tā kā, es kaut ko labu šodien izdarīju, jā. Tā kā tas ir tas pats, kas ar pateicībām. Kā cilvēks, tavuprāt, var atrast to resursu? Kā viņš, it kā, tas lietas, ko tu stāsti, viņš ir tā kā, tādas dabiskas diezgan, jā? Tā kā ir dabiski cilvēkiem, varbūt tās, tā, vai mana jau skatu punkta jāaiziet uz mežu vai ģimeni pavadīt, bet ja cilvēks nezin, ja viņš aizgāja uz to mežu, nekā, sēž ar vīru un kaut kas nav, kur cilvēks varētu sākt, meklēt tos resursus, kādu jautājumu varbūt viņš var uzdot sevi, vai kā tu ar savu stāstu, kā tev sanāca to atrast? Tas būs katram savs, jā, tā kā es padalījos ar savu. Katram būs ne visiem ne otras pusītes, ne otras, kādam tie ir bērni, kādam tās ir otras pusītes, citam tur vēl kaut kas gleznošana, zīmēšana un tā. Pirmām kārtām, tas ir grāmatas, kas ir pieejamas, visādi video, jā, ko mēs varam skatīties. Skatīties uz motivējušiem cilvēkiem, mūsu skolotājiem. Es uzskatu, ka katrs mums blakus esošais cilvēks ir skolotājs. Un, protams, speciālisti, psihologi, kouči, sociālai darbinieki, nezinu, psihoterapeiti, jā, nezinu, uzturu speciālisti, visi speciālisti, ārsti, ģimenes ārsti, tas arī ir svarīga loma, jā, varbūt. Tur tā kā tas arī bijis, un tā kā es jau no pašām bērnībām, man tie bija rādi ģimene, jā, tā kā skolotāji, jā, atbalsta personas. Un tālāk tā ir universitāte, kur es izvēlējos sev profesiju, sociālajā joma, gribēju vairāk palīdzēt cilvēkiem. Un no sociālos jomas tad uz mentoru, uz sociālo darbu, uz kouči jau pārgāju. Tāda veida un joprojām attīstos. Tas tad kā visu laiku tu tā kā ziedu, ja? Tas, kas tev ir puķu dobē vai puķu podā, ja? Tu par viņu rūpējies, ja tu vēlies, lai viņš augtu un tā, tad par viņu jārūpējās. Protams, ne par visiem puķu podiem ir tā kā viņi aug, ja? Kur viņiem vajadzīgi, bet arī jāsaprot, kas viņiem ir nepieciešams, cik daudz, ja? Cik daudz ūdens viņiem vajag, ja? Vai nevajag viņiem, ja? Lai nepārlaistītu. Un ja tu zini, proti, tad tev sanāk. Tā. Kā, varbūt tas ir kāds jautājums, kā lai es sāktu saprast savu to resursa avotiņu, kā lai es sāktu, nav man, es jūtos
lost, zin kā, vat es nezinu. It kā jā, man ir tā ģimene un arī izaugu, bet, kur ir bijis tas punkts, kur tu sācies, tiešām, ok, tas ir resurs. Es reāli sapratu, vot šīs man dod, kaut kādu citu stāvokļa sajūtu, kad es, kā cilvēks te var pamanīt, varbūt tās, Nofiksēt. Nofiksēt tad, kad tu esi laimes stāvoklī. Tad, kad tu jūties forši, draivā, kad tu jūties harmonijā ar sevi. Vot tas ir tas moments, un viņu ļoti vajag nofiksēt. Vot, kad tu jūties labi, un tu tā, šitas man palīdz, šis man tā kā dot man to gandarījumu. Ja? Un pēc tam, tad, kad ir tas slikti, tad vai tā ir dienas grāmatu atšķiršana, paskatītos, kur man šīs palīdzēja. Vai tie ir sasniegumi, ja, bieži vien, ja, vai ir kaut kas, un tad tu sāc atcerēties, kad man bija labi. Jautājums varbūt, kad man bija labi, ja, kurā brīdī, ja, kas man palīdzēja tajā brīdī, ja, un kas man var palīdzēt šobrīd, ko man tagad vajag. Jā, tas noteikti varētu tiešām, konkrēti jau tā kā domas aizvest. Klausies, kas, zin kā, tāds jautājums, kas ir bijušas tas dzīves kaut kādi posmi vai gadījumi, vai kas padarīja, tevi par tevi šodien, tādu labāku tevi, kad, es skatos, tu tiešām, tu aug un tu attīsties, un kas ir tas, kādam tas ir grūtības pārvarēšanas, kādam ir kaut kas, bet kas ir tas, tādas dzīves, zin kā, tādi akmentiņi lieli, ja, kuri tiešām tu izgāji cauri, kaut ko iemācījies tādu, ka, ok, bet, Grūti spriest, jo tik daudz bija tie akmentiņi. Un tā, ja pirms kauča varbūt es tā kā domāju, tie akmentiņi ir tā problēma, un tas ai. Tad, kad es sāku mācīties kauču, tad es sapratu īstenībā, tie akmentiņi ir tie, kas man deva tā kā augt, un īstenībā negribētu pateikt, ka deva stiprāku, jo tad, kad arī pasniedz roku, tu paliec stiprs, un kad tev ir apkārtējā vide ir labvēlīga, ja, tu audz. Bet drīzākais es pati mācījos par kauču, pēc tam es izgāju arī terapiju savējo, ja, jo mēs praktizējāmies uz sevīm, tas arī ļoti vērtīgi. Un arī pati dažreiz arī meklēju palīdzību, jo saprotu, ir nepieciešams skats no malas ļoti svarīgi. Un tas ir tāds, ka nevienmēr var palīdzēt cits, ja, jo tur ir vajadzīgi bez novērtēšanas, bez kritizēšanas, klausīties, ja, lai cits klausās, izrunāšanās. Un es nezinu, kas man tā kā, tie posmi, tas varbūt skolas laiks, ja, varbūt tiem bija mani klases biedri, ja, ka varbūt varbūt mūsu tur vide bija tik pozitīva, ja, un tur es redzēju attiecības, kādas man patīk, kādas man nepatīk. Pēc tam arī varbūt ģimene, ja, kāda tā ir tā kā, ģimenes modelis, ja, kuru māte man stāstīja viņa savu pieredzi, ja, un tad es skatījos, es tā gribu vai es tā negribu, ja, un arī, protams, tā kā tētis un mamma tas bija galvenais, ja, es šādi negribu, es šādi gribu, ja, tā kā savu nostāju jau augot. Pēc tam, jā, tas var būt bērnudārs, skola, universitāte. Universitātē arī bija savi momentiņi. Jā. Un, jā, tā kā arī savas domāšanas, kā es veids, mainījās, jā, kad bija skola un kad ir universitāte. Pēc tam bija 2016. gads krīze.
es teikšu, tāda liela, jo bija bakalaurs, eksāmens, darbs, kur es strādāju, ja, un mainījās likumdošana, un vajadzēja visu saprast, un klientu maiņa. Un pēc tam vēl māte nomira, ja, un tas arī deva, tā kā arī vajadzēja ātri pieaugt, nevis pieaugt, bet, atbildība lielāku uzņemties jau ne tikai par savu vīru, par savu otro pusīti, var tā teikt, bet jau, bet arī par tēvu, jā, man tā šķita, tā kā tāda veida visi mantojuma tiesības un viss, un tas bija tāds arī momentiņš, jā, un tad es arī bija tā krīze, kur pieņēmu lēmumu vērtības, kur saprast, kas man ir svarīgs uz doto brīdi, un ko es gribu, jā, un vai es tā gribu, un vai nē, un tad izšķīros labu pret savām, tā noformulēšu tulīt. Man bija svarīgs sfēra manas attiecības, jā, un sfēra mans tēvs. Un es sapratu, ka es tik daudz nepavilkšu visu uzreiz vienā momentā, jo tas tiešām bija tā, ka, jā, tā bija krīze, jā, man mamma nomira, tas bija krīze. Un jā, un tad bija tas tāds, viss to bija jāpārvar. Un es strādāju ar bāriņiem, tas arī, dod savu, jā, kaut kādu mazu epizodi, ka tev jābūt stiprai pirms tam, un tev šeit ir krīze, un nāk klients, un tev jābūt stiprai, bet tev asaras. Un jā, tad es izlēmu aiziet no darba, jā, jo es sapratu, ka man vajag tēti uz kājām dabūt, un es pieņēmu lēmumu, ka mēs nevis aiznākamajā gadā precēsimies, bet šajā vasarā, tā kā ātrāk to, jo man bija savi motīvi to darīt, jā, un jo es gribēju tēti uzlikt uz kājām, jo es zināju, tas būs tas klikšķis, ka es viņu uzlikšu, jo pēc mammas nāves tētim bija ļoti grūti pastaigāt, pat līdz to aiziet. Un jā, un tad es teicu, tētim, mums būs kāza šogad, un šajā vasarā, un tu man vedīsi pie altāra. Man tētis tāds, branks un stiprs vīrietis, un kā viņš, es teicu, tu vienalga, tu man pat ar to spieķīti iesim pie altāra. Un tētim tas klikšķis nostrādājas. Viņš saprata, ka viņam jāsaņemās, ka viņam nedrīkst padoties, un viņam jādzīvo, viņam ir tā dzirkstlīte parādījās, un tad uzreiz viņš sakārtoja savu veselību, viņš pie ārstiem negribēja neko un tā, un jā, un tad viņš ātri aizgāja uz dienas stacionāru, saprata, ka viņam vajag tur vitamīnus, jā, un tā, un jā, viņš sakārtoja ātri savu veselību, un viss aizgāja, tad gatavojos kāzām, jā. Protams, man vajadzēja arī, es izšķīros arī par to, ka pārtrauca arī izglītību, jā, un jā, tas bija arī tāds, ka man vajadzēja sakārtot sevi, un tad gribējās remontu vēl tad savā dzīvoklī, jā, tad tādā veidā es savu bet, es bez darba nevaru ilgi, jā, tas man ļoti grūti gāja, un nodarbinātība valsts aģentūra, tur es uz visādiem kursiem pierakstījos, un arī aizstāvēju savas tiesības, un zinot, ko es varu saņemt. Jā, un tādā veidā man bija ļoti atbalstoši nodarbinātības valsts aģentūrā darbinieki, var tā teikt, un arī, protams, tā saruna, kā veidot, ja, kā tu sevi pasniedz, kā tu motivē, kāpēc tu tik ātri nemeklē to darbu, vai kādu tu darbu gribi, vai tu tiešām to šogad darbu gribi un tā. Jā, tā kā, tie visi momenti, jā. Jo bakalaura darbs man bija arī tas, ne tāpēc, tā kā man bija, es gribu savu kaut ko uzrakstīt, un tas ir tāds liels arī globāls stāsts, par ko kādreiz varbūt varam parunāt, ja ir vēlme, sakarā ar studentiem, varbūt ar coachu un tā, ja, jo
Nu, optimisms pilns, dzirksnes acis, un es gribu mainīt likumdošanu, es gribu mainīt visu, un tā. Un tad, kad es esmu tāds vēl students, un visu uzreiz nevar, jā. Nu, jā, bet es gribu, un es negribu mainīt tēmu, bet tēmu bakalaura darba vadītājs saka, tomēr, ja tu pamainīsi vienu vārdu, aizies bakalaurs. Es saku, nē. Nu jā, tāpēc īstenībā es izšķīros par to, ka es neņemu akadēmisko, neņemu nevis akadēmisko, bet neņemu, nerakstu to darbu tā, kā varbūt savādāk. Ja? Bet, protams, pēc pāris gadiem es nonācu līdz tam, ka tomēr es gribu aizstāvēt. Es gribu aizstāvēt savu bakalaura darbu. Un kas man tagad ir svarīgs? Es uzdevu sev jautājumu. Man uzdeva jautājums ļoti labi karjeras konsultants, jā. Viņš arī bija pēc izglītības coach. Jā, un viņš man uzdeva jautājums. Bet patiešām, ko tu gribi tagad? Jā, un kas ir tagad svarīgs? Aizstāvēt vai tomēr turpināt savas ambīcijas, ja, un tur tālāk, ja. Vai tomēr tu aizstāvēsi, un tad, kā profesionāls, tu mainīsi kaut ko dzīvē. Tas bija tāds, protams, es tā izgāju, un tas bija tāds viens jautājums, un tad es pārdomāju, un visi man arī radi, kad tu pabeigsi to bakalauru, kādu. Nu jā, un tad es tomēr tā kā, jā, es pieņēmu lēmumu, pateicoties speciālistam, kurš uzdeva man pareizo jautājumu, un es pabeidzu. Es pabeidzu bakalauru, turpināju strādāt savā profesijā, jā, un pēc tam, protams, es aizgāju uz coachu, jo tur arī savi bija nianses, Covid laiks, un es jau gandrīz uz kursiem pieteicos, bet es kā strādāju, es neredzēju jēgu. Nu, jā, un tad es pēc tam izšķīros, ka jā, es aizgāju, tā kā mēs ar darba devēju, tā kā sapratām, ka mēs viens ar otru nesaderam, un es aizgāju, un es uzreiz pieteicos kursiem un izgāju coachu. Jā, un esmu ļoti, ļoti priecīga, jā. Jā, un man arī, bet man īstenībā ļoti bija arī citi atbalsti, arī tā kā, kur ir, jā, tas tāds bija forši momenti, kuri man arī vēl padrusciņai, izņemot sociālo darbu, es gan pedagoģijā esmu pastrādājusi, gan arī tirzniecībā pastrādājusi, un esmu ļoti, ļoti tam visam pateicīga par tādām iespējām, ka es tagad skatos plašāk. Nu jā, es arī par to gribēju tev jautāt, kā, tu tomēr vairāk sevi saredz kā karjeras coach un kā cilvēks, kas nodarbojas ar izaugsmi, ar jauniešiem un ar pieaugušiem cilvēkiem. Pastāsti man šodien, kas ir svarīgs darba tirgu? Ko tu vari ieteikt cilvēkiem, kuri ir varbūt tas ne darba meklējumos, bet meklējumos, kad viņi kaut ko var uzlabot tajā, kad viņi nav apmierināti ar savu stāvokli karjerā vai vēl kaut ko, ja? Tad kas būtu tie 3 konkrēti soļi, ko tu vari pateikt? Jādara šis, tas un tas, un tev ir reālas cerības un tev sanāks. Pirmkārt, tā ir saruna ar klientu. Klienti ir ļoti dažādi. Katram ir savs motīvs, katram ir sava situācija. Ja? Vienam vajag darbu, otram viņš grib bērnu kopšanas atvaļinājumā iet. Ja? Viens grib strādāt, lai priekš bērnu kopšanas atvaļinājuma. Ja? Otrs negrib vispār strādāt. Viņš grib, nezinu, taisīt rotas vai vēl kaut kas, ja? Priekš kā hobijs. Jā. Cits grib tik tiešām ar šīm rotām nopelnīt naudu. Ja? Tā kā jau tādā nevis hobija veidā, ja? Bet jau tirzniecības veidā un tā biznesa veidā. Tas tāds. Katram tas būs motīvs savs, un drīzākais, kāpēc tu to dari, kam tas tā kā būs nepieciešams. Bet pirmām kārtām, drīzākais tas jautājums būs,
Jā, priekš kam? Priekš kam tev tas, jā? Nu jā, kāda ir tā ideja, jā, tā kā, ko Jā, tu vari kāda dot šai pasaulē, ka cilvēks tiešām ražo kaut ko vērtīgu, jā? Tad, ja viņš tiešām var atrast, ka tas vērtības nav, tad viņš laikam sāk domāt. Pareizi, jā? Nu, tas ir ļoti dažādi. Citiem nav pašapziņas. Ja? Pašapziņas. Neviens manu darbu nepirks. Nevienam tas nav vajadzīgs. Ja? Nu, kā es iešu un piedāvāšu? Ja? Vai tik tiešām tas ir, tā kā vajadzīgs? Skatoties, tas ir no motivācijas. Man bija dažādi klienti. Ja? Piemēram, man bija viens klients, kuru viņš taisa fantastiskas rotas. Man, piemēram, patīk. Bet es zinu, kur kategorija varbūt nepirks. Jā, viņi nepirks varbūt. Ja? Bet, piemēram, šis klients, viņš skatījās uz to virzienu, ka tas klients, tā auditorija nepirks. Un tas viņai vienkārši tā kā hobijs, viņai patīk filcēšana, viņai patīk tāda veida. Visādi. Bet ir cilvēkiem, kuriem ļoti patīk filts un vispārējais. Ja? Un es, piemēram, parādīju viņai, mēs gājām no paša sākuma, kā viņa ar to iesāka, ko viņa, kur viņa jau izmantoja, vai viņa dāvināja kādam, vai viņa pārdeva, vai vēl kaut kas. Un izrādījās, jā, tur viņa pirms 10 gadiem to iesāka, un jā, viņa pārdeva to savu preci, ja, pirms tam. Un ar to mēs sākām pašapziņu celt, ja, sākām no dzīlēm, ja, un sapratām, ko viņa tagad var darīt, kur viņa vēl tagad var to izmantot. Ja. Dažreiz cilvēks neiedomājas par resursiem, dažreiz cilvēks neiedomājas, ka viņš var aiziet uz kādu mazāku tirzniecības veikaliņu piedāvāt savu preci. Ja? Pajautāt, vai apskatīties, vai tur tādu pārdodās. Tas ir viens. Otrs, piemēram, es cilvēkam saku, paskaties internetā. Paskaties, atver internetu un paskaties tavu līdzīgu preci. Kur pārdodās? Kādas cenas ir? Ja? Vai ir pieprasījums? Ja? Un tādā veidā padrusciņam ceļot to pašapziņu, un cilvēks atver, paskatās, vai arī uztaisa skrīnu, pati atsūtu, ja klientam saku, paskaties, rekur, cilvēks tādu pašu preci gandrīz līdzīgu, ja, veido, ja. Un cilvēks saka, forši, jā, tik tiešām. Tāda veida īstenībā, tas, ka tā ir tāda pašapziņa, saprast, vai tu pats pirks, vai tev pašam patīk. Jautājums, kāpēc tu to veidot? Gan jau viņam arī bija kāds motīvs, ja? Kāpēc viņš veido. Un ja tev pašam patīk, gan jau arī kādam citam arī patiks. Ja? Jo, tas ir, ja. Jā. Klausies, forši. Paldies tev. Es gribu tev vispār pateikties par to, ka tu šodien tik daudz runāji par to, kā tomēr cilvēkus iedvesmot, ka tur atrast sevi. Sapratu, ka karjera tomēr tiešām var vērsties pie tevīm, un tu tiešām varēsi gan iedvesmot, gan atrast tos soļus, ka cilvēks tiešām var nonākt jau meklējot savu kaut kādu pat biznesu. Tas ir ļoti forši. Man ir pēdējais maziņais tās jautājums, ja tu varētu šodien cilvēcei veltīt kaut kādu ziņu, visu, ko tu esi piedzīvojis šai pasaulē, visu tavas pieredzes un visu, ko tu zini, vienā meseģā, vienā ziņā, ar ko tu gribētu atstāt, pēc sevīm, vai ko tu gribētu, lai cilvēki tiešām sadzirdētu visi, ko tu teiktu? Tā. Es gribu, es varu un man sanāks. Tas drīzākais tādi 3 vārdi, kas es gribu, ja cilvēks grib kaut ko, ja, tad ko tu gribi, ja, un tad īsti tas tāds viens moments, otrs, es varu, ja, man sanāks, ja, es varu, ja, man ir resursi, vai es atradīšu, ja, tos resursus. Un tā kā es gribu, es varu, man sanāks. Un viss būs labi. Tas tā kā ticības sev vairāk, un es varbūt arī ar tādu ticību arī pati dzīvoju, ja?
Galvenais, ja ir griba, ja nav gribas, nav motivācijas, ja ir ļoti vāja motivācija, tad īsti cilvēks bieži vien var kaut kādā momentā padoties. Ja? Un šeit ir tas tā kā, ir meklēt atbalstu, ļoti svarīgi, un arī, lai viņam meklēt atbalstu. Jo nevienmēr cilvēks zina, ka tev ir nepieciešams šīs atbalsts, bet ja tu lūdz, tad būs cilvēki, kas būs speciālisti, būs cilvēki, kas gribēs palīdzēt. Un tam es arī ticu. Paldies tev! Paldies tev! Paldies tev par tavu atvērtību, par tavu gaišumiņu. Es ļoti ceru, ka cilvēki noteikti sadzirdēs un kādām noteikti tas, kas zin kā trūst, ka es tiešām gribu un tā vēlme sāk rasties un cilvēki nebaidīsies un atradīs sevi to spēju un tos resursu. Paldies tev! Paldies tev! Prieks tev redzēt. Es domāju, ka noteikti vēl paturpināsim, vēl tēmas bija daudz vērtīgāk. Tā kā, paldies tev! Tā kā droši, jā, tā kā droši. Tad ir cilvēki, kuri arī nezin, ko viņi grib. Dažreiz arī tā. Dažreiz ir 30 gadu krīze, jā, un viņi visi daudz ko sasnieguši, visiem viņi ir. Un tad ir jādomā, ko viņi vēl grib, un tad jāmeklē. Noteikti meklēsim kopā. Paldies tev! Jā, Lai tev visu. Tā.